Par savu izveseļošanos katrs atbild pats. Dažs izmanto tautas metodes. Cits iet pie ārsta vai arī uzreiz uz aptieku. Nav noslēpums, ka ir zāles, kurām nepieciešama ir recepte. Pastāv divu veidu receptes. Parastā recepte, kuru izraksta ikdienas medikamentiem, un īpašā recepte, kura tiek izrakstīta tikai speciālos gadījumos. Abi recepšu veidi bez ārsta piekrišanas netiek izrakstīti. Taču mēdz būt cilvēki, kuri neapmeklē ārstu un cenšas nopirkt medikamentus bez receptes. Es varu minēt varbūt dažas situācijas, kad cilvēks neiet pie ārsta. Pirmām kārtām viņam nav laika, otrām kārtām varbūt viņam ir kaut kādā neusticība ārstam, tā arī var būt, diemžēl. Trešām kārtām viņam ir kāds pazīstams farmaceits. Katrā aptiekā pārdotais recepšu medikaments tiek uzskaitīts speciāli izveidotā tabulā. Atnāk veselības inspekcija, viņi uzskaita medikamentus, cik ir daudz jābūt, pēc attiecīgas formulas vai arī pēc elektroniskās uzskaitas tabulas, pastāsta, cik jābūt medikamentam ir, cik jābūt receptēm ir, un tad skaita. Farmācijas likuma 1. pants nosaka: aptiekā pacientu ambulatorijai ārstniecībai recepšu zāles izsniedzamas tikai ar recepti. Sazinājāmies ar bijušo farmaceitu Edgaru, kurš atzīst, ka tomēr ne katrs farmaceits ievēro likumu. Jā, es strādāju vienā aptiekā, kolēģis sacīja, ka pa klusu kā var pārdot tos recepšu medikamentus, bet, protams, jā, redzams, ka cilvēkam tos tiešām vajag. Līdz ar to mēneša beigās atnāca ārsts, mēs pats gan viņu neredzēja, bet viņš atnāca un sarakstīja tās receptes. Kivī komanda nolēma veikt eksperimentu, kurā pārbaudījām, vai patiesi ir iespējams iegādāties zāles bez receptes. Tā būs šitāds galvietis. Tāds būs. Recepte? Recepti? Vienkārši ģimenes ārsti viņi ieraksta un beidzās. Tas pats preparāts? Tas pats, jā. Tur tikai cena 14. Nekas. Tas jau sen. Tā. Tā. Vai. Es aizmirstu naudiņu mājās. Es aizskriešu pakaļ naudiņā un tad kuršu. Paldies jums te diklaka tabletes priekš mūža sāpēm. Es vienkārši pēc tam receptu atnesīšu apakaļ. Kāda deva tu? Diklaka kaut 100. Vajadzētu šādu tabletītes. Tāpēc? Kur recepte? Recepti vajag? Vienkārši man ģimenes ārsts ir nenormāli tālu, tas ir Talsos. Izskatās tādā? Tādā, viņi citādā tagad ir ko. Citāds, Labi. Recepti man nav, diemžēl, tagad uz rokām, bet es viņu tagad varētu atnest vakarā. Es pēc pāris stundām atskriešu un sadu. Es vienkārši eju garām, ka man... Diklaks 100, cik tabletītes? Skaidrs. 2, tad varbūt varat iedot, jā. Tā. Lieta tāda, ka ir vermoks pret cērniņu. Jā, ir. Var viņu dabūt? Es iedošu nākošais atnesot recepti, jo viņš recepšu. Receptes viņš? Jā, vienkārši man arī pirms tam bija izrakstīts ģimenes ārstas to. Labi, tu iedošu. Tas ir recepšu preparāts. Un pārbūt tikai. Labi, skaidrs. Kāds alternatīvs, kaut kāds alternatīvs īsti nav nekāds, jā? Ātrā palīdzība. Tikai tur, jā. Skaidrs, labi. Eksperimenta gaitā 5 no 7 aptiekām farmaceits bija gatavs pārdot zāles bez receptes. Lai gan likums pastāv, eksperimenta gaitā sapratām, ka viss ir atkarīgs tikai no paša farmaceita vai klienta. Edmunds Kanapeckis, Raitis Bērziņš, raidījums Kivī.